Daži cīkstoņi uzvar ar prasmi, citi uzvar ar sirdi. Bet ir arī tādi cīkstoņi, kuri uzskata cīņu par uzvarētu, vēl pirms tā ir beigusies. Tapping more of a pro style than he is a tough man. Right, because Bean just wants to punch it out. Tapping more of a pro style than he is a tough man. Right, because Bean just wants to punch it out. Viņi dejo, izsmej, pārtrauc aizsargāties un neciena pretinieku. Līdz sports viņiem atgādina, kāpēc nekādā gadījumā to nedrīkst darīt. Big John will have an opinion about that. Oh, the knee from Ankle Venom! Oh my God! Oh, and there! What a shot by Lima! Mamma mia! Sabris Sedir bija nepārspēts un to apzinājās. Viņš 9 raundu laikā dominēja vietējo favorītu Semu Maksvelu, divreiz viņu nogāza, atvēra brūci un pierādīja savu neuzvaramību, kā rāda statistika. Definitely on what comes after he throws. It is good work, but Maxwell's going back in straight lines, and that's me. 10. raundā Sedir ne tikai bija vadībā, viņš tēloja, lielījās un izsmēja Maksvelu, gūstot iedvesmu no publikas reakcijas. Viņš juta uzvaru un jau svinēja. Away, Barry. Now you've got it square. But also he knows he can hurt him with any shot he throws. It certainly looks more of a puncher than his record would have suggested, according to how he sees it. Sadiri comes straight down, just a ram left. Here he comes again, Sadiri. And Maxwell. Maksvels joprojām stāvēja, un dažas sekundes pirms pēdējā raunda beigām viņš izmisīgi iesit ar labo, trāpot Sediru žoklī. Tas nogāza nepārspēto francūzi zemē, bezsamaņā. Maxwell looking a little bit groggy and a face which tells a story. Oh, big shot! Left hand, right hand from Maxwell. Oh, where did that come from? I can hardly believe what I've seen. An astonishing turnaround. He gets to his feet and he stopped it. He stopped. 10 raundi pārsvara un 1 augstprātības brīdis. Tas izdzēsa visu, ko Sediri bija sasniedzis. Badrs Hari ne tikai cīnās, bet arī rīko šovu. Marokas superzvaigzne Badrs Hari visu savu karjeru ir balstījis uz iebaidīšanu, provokācijām un savu pretinieku izsmiešanu ringā. Pret Arkādiju Rzoseku viņš ieradās ar to pašu augstprātību, teatralitāti un pārliecību, ka viņš ir labākais. I like that feinting option to show here. He said with the new team. Jab to the it's a little bit of nerves. Oh, he's down for a second time. Otrajā raundā Badrs Hari ar spēcīgu spērienu nogāza Rzoseku, bet viņš apņēmīgi piecēlās. Hari kļuva augstprātīgs, uzbruka bezrūpīgi, un Rzoseks izmantoja iespēju ar precīzu pretuzbrukumu, nogāžot Hari bezsamaņā. Throws just power. One more knockdown and this fight is over. Šovmenis pats bija kļuvis par izrādi. Neviens nerīko šovu tā kā Maikls Venoms Page. Britu pusvidējā svara cīkstonis ir gan cīkstonis, gan mākslinieks, pazīstams ar neortodoksālām kustībām, kas paralizē pretiniekus, un katru cīņu uztver kā spilgtāko mirkļu video. Pret Douglasu Līmu, Bellator Welterweight World Grand Prix Page kustējās eleganti un izdarīja iespaidīgus sitienus. Welterweight champion in the other set advanced to the final. In many ways, he's hiding his offense just like his father who died on Boxing Day last year. Quickly surged Lima looking to collect data before collecting the elbow. Līma ļāva Pageam izpausties, vērojot katru provokāciju, pozu un nolaisto roku, gaidot savu brīdi uzbrukumam. Otrajā raundā viņš lika Pageam par to visu samaksāt ar perfekti laicīgu labo sitienu, kas viņu momentā atstāja bez samaņas.
Ričards Kīlijs pieņēma vienu no drosmīgākajiem un muļķīgākajiem lēmumiem savā karjerā. Bellator cīkstonim, kura identitāte balstās uz psiholoģisko karu, Kīlijs pirmā raunda vidū parādīja Page'am vidējo pirkstu, mēģinot viņu izsmiet. Look at this, he's just taunting him. Page neapvainojās, nesteidzās, pasmaidīja, padejoja un sāk strādāt. Drīz Kīlijs jau gulēja uz paklāja tajā pašā raundā, kur domāja sev par gudru. Big John will have an opinion about that. Oh, big knee from Angle! Page tad dejoja virs viņa. Neticami. Tas ir jāredz, lai noticētu. Leandro Silva cīņas laikā darīja lietas, kam profesionālā cīņā nav vietas. Viņš nolaida rokas, pagrieza muguru un izsmēja pretinieku, it kā rezultāts jau būtu skaidrs. 70 pounds or 77 kilos. Oh, and there's the blitz attacks. There are the blitz attacks. Right. Going to have to do well to get Marek out of there, though. The soldier really had... The thing I really like about his style is it's so efficient. The ropes. Oh, look at the blood really flowing from that nose. Tad Mareks Masuks viņam atgādināja, kur viņš ir. Otrajā raundā Mareks izdarīja tīru un graujošu sitienu, un Silva bez samaņas nokrit uz paklāja. Big left hand lands. Cīņas sportā necieņa pret pretinieku nav stratēģija, bet cerība, ka par to nebūs jāmaksā. Masuks uz šo lūkšanu atbildēja vardarbīgi. Džekijs Bīrds bija izstrādājis plānu izvairīties no 136 kg smagās demolējošās bumbas un ļaut publikai izbaudīt izrādi, padarot viņu par apsmieklu. Kādu laiku tas strādāja. Buttervīns uzbruka, bet Bīrds kustējās, izvairījās un izsmēja milzi tūkstošu skatītāju priekšā. Buttervīnam kļūdoties, Bīrds vienmēr lika publikai to ievērot. Viņš lieliski pavadīja laiku. More of a pro style than he is a tough man. Right, because Bean just wants to punch it out. Bet Buttervīnam vajadzēja trāpīt tikai vienu reizi, un kad viņš to izdarīja, izsmiekli apklusa. Bīrds, kurš mirkli iepriekš bija izsmējis 136 kg smago milzi, sabruka ringā neticībā. Lucians Butē bija supervidējā svara boksa čempions, tehnisks un pārliecināts, kā pieklājas viņa sasniegumiem. Cīņā pret Edisonu Miranda Butē sākumā saskārās ar grūtībām. His left hand is the thing about it that he's had nine weeks of Joe Goose and his new trainer talked about. Miranda works his jab. When the crowd starts getting into Butē. Raundiem ritot un Bjutam pārņemot kontroli, sākās izsmiekls, lielīšanās un žesti ar vēstījumu. Vai tas ir viss, ko tu vari? Miranda viņam atgādināja, ka tā nav. Viņš viņam iesita spēcīgu sitienu pa ķermeni, kas pilnībā trāpīja Bjutam, liekot viņam sašūpoties un nokrist uz ringa grīdas. Arī čempioni var zaudēt, ja nenovērtē pretinieku. Napa Big Shot Camp. Viņš ienāca ar tikpat lielu personību kā viņa vārds. Viņš uzreiz sāk izrādīties, vicināja rokas pret dīpu, satvēra sevi, uzpūta krūtis. Pēc katra sitiena pa korpusu, it kā sāpes nebūtu īstas, viņš izstūma zodu, it kā sakot, sit stiprāk, uzdrīksties. In the red and white. The red hot favorite here. He's making a lot of facial here. Have a look at this. He's granting some. Yeah, keep him up a bit. Yeah, he is gonna. Janapa. I don't think we've seen the end. Tas bija izklaidējoši, līdz nebija. Otrajā raundā Dīps beidza tēlot skatītāju un izdarīja 2 tīrus sitienus, nogāžot The Napa uz grīdas. The Napa, cenšoties saglabāt cieņu, sāk taisīt atspiešanās, lai izturētu līdz beigām. Time fighter always. Yeah. Let's Sound asleep. That's it. That's a big victory. Big punch.
Un Kaiomane lieliski pavadīja laiku cīņā pret daudzsološo filipīnieti Albertu Pagaru. Viņš dejoja, smaidīja un ņirgājās apmaiņu laikā, it kā viss vakars būtu izrāde, kas sarīkota viņa paša izklaidei. Katru reizi, kad Pagara izdarīja sitienu, Kaiomane izlikās, ka nav ievainots, un viņam smaidīja, it kā sāpes būtu kaut kas, kas notiek ar citiem cilvēkiem. So kasi fighter and but yun na nga since then. So yun ang mga sitwasyon. Our very own Luisito Espino. Talagang yung waistline niya medyo hindi talaga na-scoutan. Prince Albert still trying to figure out. Smiling a lot and I think parang maybe a mental strategy. So the Alas table, si Donnie Nietes at si Milan. You cannot clown around. I mean, Pagara beidza viņam piespēlēt 4. raundā, izdarot graujūru sitienu pa korpusu, kas Kaiomane salauza ribas. Smaids pazuda, kad viņš sabruka ringā un nespēja kustēties, gaidot, kad medicīnas personāls viņu iznesīs uz nestuvēm. kahit nung unang natalo siya kay Estrada sa Macau. Totoong bagsak kaya? Vīrietis, kurš 3 raundus bija dejojis un smaidījis, pamet stadionu guļot uz muguras, pilnīgi nespējīgs iziet ārā pašu spēkiem. Rafaels Reģes pārliecinoši devās pret Marku Maksajo, zobojās, lielījās un uzvedās tā, it kā jau zinātu vakar iznākumu. Katru apmaiņu pavadīja žests. Katrs brīdis bija iespēja atgādināt publikai, kurš ir šova zvaigzne. Antes de que sonara la campana final. Conectamos. Y bueno, creo que esta pelea no va a ser... Y bueno, como te voy a repetir, esta pelea no le importa recibir, pero él está ahí tratando de... Con todo el hombre de... Va para enfrente como buen mexicano. Guerrerito Reyes, ¿no? Salud. Va a ser la clave, yo pienso que va a ser la clave. ¡Ay, qué magnífico! Para muestras un botón. Sí, señor. Seguimos con esta... Para enfrente buscando la pelea ahora, ¿no? 5. raundā Maksajo ar nepielūdzamām kombinācijām sagādāja grūtības Reyesam. Katrs sitiens bija spēcīgāks, līdz Reyes bez spēka nokrita ceļos. Tiesnesis iejaucās un pārtrauca cīņu, pirms tā kļuva smagāka. Pueden detener el pleito, pueden detener, ataca con todo. La derecha le ha entrado cuantas veces ha querido, ahora con la izquierda y se va a la lona, no hay más. Knockout para más. Vīrietis, kurš 4 raundus bija dižojies, 5. vairs nepacēlās. Antonijs Hembriks sāka izrādi pat pirms cīņas sākuma, jau bokseru prezentācijas laikā. Kamēr Vorts saglabāja mieru un koncentrāciju, Hembriks dejoja, izklaidēja publiku un uzlādējās, it kā josta jau būtu ap viņa vidukli. He could be a very popular fighter over the horizon. He has come along quickly. Last time we saw him, he looked extremely loose, very confident, and he puts on a show. Pēc zvana Bukers uzbruka Hembrikam, kuram nācās tikai aizsargāties. Pirms 1. raunda beigām postošs labās rokas sitiens viņu nokautēja. Hembriks labākos gājienus taupīja prezentācijām. Julius Longs vēlējās kaut ko pierādīt. Viņš izsmēja Agijo, apvainoja viņu sitienu apmaiņu laikā un vienā brīdī nekustīgi stāvēja, ļaujot Agijo viņu sist, lai pierādītu, ka var to izturēt. Viņš pauda, ka ir neaizskarams. Having a laugh himself. Getting sucked into the showmanship. Oh, immediately in, leaning in there, he's getting tied up. There, he's starting to walk in and do the same thing. 7. raundā ķermenis vairs nereaģēja uz viņa attieksmi. Longs bija pilnīgi iztukšots, bez spēka kājās, bet Agijo pacietīgs un mierīgs pret katru provokāciju. Viņš tieši šo brīdi gaidīja. Tīrs un precīzs kreisais āķis sasniedza mērķi, viss beidzās.
Longs sabruka ringā, pilnībā izsīts. The ropes are keeping him up. 10 seconds to go in the round. There he goes. And he's down. And he's down. Viņš iztērēja enerģiju tēlojot, ka tā bija vajadzīga izdzīvošanai, un 7. raundā Agijo parūpējās, lai viņš samaksātu par katru tās pilienu. Rakešs Krišnans bija vakara zvaigzne, un viņš to zināja. Viņš izaicināja Bandlu Lompuju, nolaida rokas un izturējās tā, it kā cīņa būtu zem viņa līmeņa. Katra rokas nolaidīšana bija paziņojums, katra provokācija izaicinājums. Akut kienai lolo. Astana Banofle. Aham haigeniga. Aham haige. Atseki on siellä nyt valolla. Banna Lompuja iedzina Krišņanu stūrī, un, lai gan viņš vēl stāvēja kājās, viņa aizsardzība bija zudusi. Viņš palika tur, nespējot izvairīties no Banla Lompujas sitieniem, saņemot triecienus viens pēc otra, nespējot neko padarīt. Tiesnesis bija redzējis pietiekami un iejaucās, lai apturētu piekaušanu, pirms tas kļuva vēl sliktāks. Brīdis, kad sāc izrādīties publikai, ir brīdis, kad pārstāj sevi aizsargāt. Cīņas sportā tā ir kļūda, ko nevar pieļaut divreiz.